Iekaisums ir kā karš. Karš, kad cīnās ar to svešinieku, un tas svešinieks nāk vēl iekšā un vēl iekšā. Un iekaisumu vienmēr pavada oksidatīvs stress, un tas var radīt nogurumu. Runāsim par to mīlestību. Tā mīlestība ir pavasarī, zini tos sajūtu tauriņu vēderā. Es teikšu godīgi, tie nav tauriņi, tas ir baktērijas. Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir 1. vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvietis atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk? Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitness un uztura trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja pielietos to, ko dzirdēs, tava dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Es esmu gatava. Vai tu esi? Aiziet! Šodien man ir super liels prieks un gods. Pie manis ir viesis klīnisks uztura speciālists, uzturas zinātnieks, mikrobioma pētnieks. Lai arī tās lietas varētu likties tā kaut kā ļoti sarežģīti, tomēr tas īstenībā ir liek tos pamatus cilvēka veselībā un labbūtībā. Ants, es jau gribētu arī saukt par savu draugu labu. Mēs tiekamies uz kafiju, runājam par zarnām, runājām par baktērijām. Ļoti elegants tēmas, tomēr tas viss tiešām ir tik svarīgi mūsu veselībai, tāpēc, Anci, paldies, ka tu šodien esi šeit. Ancis Gabriels Zauers, vai tu vari lūdzu vēlreiz izstāstīt tā vienkāršā valodā, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies? Sveiki, Madara. Prieks būt šeit. Es nodarbojos ar uzturu, bet es to uzturu to visu ģeniālo, to zinātnisko cenšos tā vienkārši pasniegt, lai cilvēks saprot un arī tā praktiski noiet pie tā labā, pie tās veselības. Principā uzturs un veselība saliek visu tādā savā galvā, to visu sarežģīto tā kā tādu kamolu, un tad es viņu tā kā atrisinu un dodu zināšanās. Jā, tu arī vadi lekcijas ārstiem? Jā, pasniedzu Stradiņu universitātē, sporta uztura katedrā ārstiem pa uzturu izvēles kursu, un tad gan lasu gan latviešu grupai, gan arī ārzemju plūsmai, vairāk jau angliski sanāk, jo tas ir izvēles kurs, un laiku pa laikam arī Latvijas universitātē stomatologiem pa uzturu nolasu kā lekciju. Tad, principā, viss, ko tu dari, arī uzņēmums, kur esi dibinājis, tas viss ir ar misiju rūpēties par cilvēku zarnu mikrobiomu. Zarnu mikrobioms, tā man tā sirdslieta, tas unikālais, ko es kaut kā esmu sapratis, un jā, tas ir viena no tām lielajām šķautnēm, ar kuru dodu tos padomus un risinājumus. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Kāpēc tu to sāki darīt? Vai, tas ir sens stāsts pat īstenībā. Es teikšu godīgi, Madara, kad es studēju uzturu, manuprāt, sākot no 2011. gada, un kad pienāca tas priekšmets mikrobioloģija, man viņš likās tik garlaicīgs, galīgi neinteresēja, vai arī uzturu mācībā tur lasīja pa probiotikām, prebiotikām, kas tad tur? Tas taču nav ēdiens, kaut kādas baktērijas, bet kaut kā tā dzīve nes izaicinājums, un kaut kā sanāca no studiju gadiem nonākt vienā Latvijas piena biotehnoloģiju uzņēmuma pa pētniecības un attīstības vadītāju, un kaut kā tas viss aizved līdz mikrobioloģijai, un biotehnoloģija un mikrobioloģija iet kopā, un kaut kā vispirms kaut ko radot, taustāmu, dzeramu, nonāca līdz tam, ko tas īsti var izdarīt. Un tad, protams, man jau patīk tajā zinātnē iedzināties, jo tu vairāk iedzinājies, jo tu vairāk sapratis, tā kā mikrokosmos, makrokosmos, bet man patīk tajā dziļumā iet. Kāpēc? Kā tev vispār, pēc tā, ko tu visu dari, skaidrs, ka tu ļoti skaidri zini, kas tam lācītim ir vēderā? Un vai tas, ko mēs ēdam, un vai tikai tas, ko mēs ēdam, tomēr arī kaut citi faktori ietekmē, tad to, kā es jutīšos, cik es būšu priecīgs, kā es performēšu, kādu karjeru sasniegšu, kādas attiecības vai mīlestību iespējams atradīšu, vai tas vispār saistīts vai pilnīgi vienalga ēdu, ko gribu, tāpatās, kā dzīvo nost. Es tev, Madara, pajautāšu vienu piemēru. Ja runāsim par to mīlestību, tā mīlestība ir pavasarī,
Zini tos sajūtu tauriņu vēderā. Jā, arī 18 gadus esot ar vienu vīrieti zinu. Bet tie tauriņu vēderā arī var būt ne tikai mīlestība, arī reizēm pirms kādas uzstāšanās publikas priekšā. Nu, tāds sajūta vēdera, angliski gut feeling. Nu, es teikšu godīgi. Tie nav tauriņi. Tas ir baktērijas. Cik neromantiski. Ants ir riktīgi visu. Tu randiņā tās manas baktērijas. Tauriņš baktērijas savu kārtību ir. Nu, principā, tas ir viena šķautne, kā viņas mums te kaut kur tā dzīvībiņa, mums ir visur. Ja mēs runājam par baktērijas, gan uz ādas, gan, protams, zinām, tur arī visos tur dobumos, kuri gļotādas, zarnās, tur viņas visvairāk. Tur kādi 3 kilogrami dzīvo. Un, protams, ja tur tā dzīvībiņa ir, viņai kaut kā ir jākomunicē, jāpasaka, es te esmu. Tas ir viens no veidiem, kā viņas tā kā kaut kā sūta mums signāls uz smadzenēm. Protams, mēs sūtam apakaļ, un šī ir tā, teiksim tā, divvirzienu savstarpējā komunikācijas izpausme. Un kas tad notiek, piemēram, tās baktērijas tev minētās 3 kg? Ja kāds ļoti uztrauc par savu svaru, pa 3 kg vari neuztraukt, tas ir baktērijas, viņām tur jābūt. Ja tu tā, saproti, es nedomāju, ko es ēdu, kas notiek ar to tavu prātu, kāds signāls tiek sūtīts un kas ar mani notiek? Šeit var visādi tu pastāstīt par tiem 3 kg, bet tas nav visiem 3. Ir pieaugušiem no 1,5 līdz 3, un tos nevajag zaudēt. Cilvēks tos 3 kg, piemēram, var zaudēt, ka lieto antibiotikas. Antibiotikas ir ļoti vērtīgs izgudrojums, bet viņš parasti ir tēmētas zāles pret kaut kādu sliktu baktēriju, patogēnu. Un tad viņi tā kā tēmē un tas iet bojā. Bet ja tāds ilglaicīgi lieto, piemēram, pašam bijis atgadījums ar 20. gads laimas slimību, vesels mēnesis jālieto, lai to bolērijas baktēriju dabūtu nos, lai viņi tur nebūtu. Un tad viņš nokauj, tā, ka viss svars tur noiet nos, tas galīgi nav labi. Un, piemēram, tā, ka viņas nav, tas ir cilvēkiem, tad ir tāda nomāktība, patsarjūtu, un zinu arī ar pacientiem, kas strādā, kuriem es strādāju un kas atnāk pēc antibiotika. Tas noskaņojums nav tik dzīvīgs, tā motivācija nav tik liela, un tas organisms kaut kā ne tā strādā. Un, protams, ir tāds teiciens, tu esi tas, ko tu ēd. Es viņu bišķiņ pat padziļināšu, tu esi to, ko tu apēd un ko pēc tam tavs baktērijas apēd, ja fermentē. Un tā ir tā cēloņa sakarība, daļa no uztura, kas mums pašiem neaiziet mūsu vielmaiņā, ja metabolismā, tas aiziet tālāk. Un tad tās baktērijas viņu ēd, un tad tie avoti, ko mēs uzņemam, varbūt kaut kas mums nāks par labu, tie tauriņi lidos, un kaut kas pabaros kaut ko tādu, kas mums nebūtu tik vēlams, un kas var arī izraisīt kaut kādas, netik labas sajūtas, gan fiziski, gan garīgi. Labi. Tad, ja tas varbūt ir tāds ļoti, nekorekti un tur skandalos kādam liksies teikt, tagad varbūt, vai tas tiešām var palīdzēt, bet ja cilvēks, teiksim, domā, tiešām man ir, viss slikti, tādā depresijā un vispār nav tādas vēlmes dzīvot un tam līdzīgi, vai viņš var to sajūtu mainīt un sevi izglābt, izmainot to, kas notiek viņa vēderā? Principā, jā, šis ir... Ir gan klīniski gadījumi tādi bijuši praksē, ka cilvēki atnāk ar mikrobioma analīzēm. Kas ir mikrobioma analīze? Pat arī tādu uztaisīja. Jā, zinu, kas lācītim vēdrā. Jā, Madarai reiz esmu izstāstījis, kas ir, bet īstenībā parāda tajās analīzēs ir, es teikšu tā vienkārši, labās un sliktās baktērijas, tas ir pilnīgi visi, nedaudz dziļāk būtu mums komensiālas probiotikas, labās un tāda oportuniski patogēni. Tad vienkārši iedomāsimies pīrāgu, un tajā pīrāgā būs savairojusies mums tā nevēlamā puse. Tas ir sugu līmenī, bet ja mēs tur paskatāmies zinātnē nedaudz dziļāk, tad aiziet tipu līmenī, un tipu līmenī konkrēti bakteriāli celmi, kas plaša mēroga pētījumos ir sasaistīti ar kaut kādām
izpausmēm garīgām, vai tā ir nomāktība, vai tā ir depresija, vai lielākie, bet es teikšu godīgi, lielākie pētījumi šī nozarē ir tieši uz bērniem, kur ir autisms un tāds, kad tā kā iet vai arī uzmanības deficīts sindroms. Šis ir tas jaunais zinātnes leņķis, kur tieši tā, teiksim tā, slikto baktēriju īpatsvara pārākums sasaistās ar to domāšanas pozīciju. Un kas tad ir tie produkti, kurus, ja tu ēd regulāri, un ko mums varētu pateikt regulāri katru dienu, vai, piemēram, arī katru otro dienu tas varētu skaitīties regulāri pareizi tādā mēneša nogrieznī, kad tu viņus ēd, tad tu saproti, tur iekšā notiek ne tas labākais rokenrols, es baroju tās savas sliktās baktērijas, vienā brīdī attapšos, ka rudens depresija ir visu gadu. Jā, tas... Top 3 pasaki. Top 3. Es būšu vienkārši un pragmatisks. Rietumu diēta, augsti rafinēti cukuroti produkti. Cukurs, pamats, kas satur visvairāk cukuri, gāzētie dzērieni, numur 1, otrs varētu būt visas, kā saka, salduma pozīcija, konditorijas izsādājumi, trešais, es nezinu, batoniņi kaut kādi, tie, kas ir, teiksim tā, mūsu veikalu plauktos, kas ir uztaisīti gan cilvēkam rokas attālumā, gan arī nedaudz plauktiņā, kur mazākam cilvēciņam. Augsts cukurs saturs ir tas, kas pabaro mums ne to labāko. Un tad es, piemēram, saņemu bieži jautājumu, bet kāpēc tad tādus tirgo, ko bērnam, tas tak bērnam ēst, kāpēc tādus tirgo? Es, piemēram, atbildu, ka es saku, tirgo jau viens, bet tā izvēle, vai tu viņu ēd? Ko tu atbildi tad, kad tu... Es atbildu tas, ka viss ar mēru, jo katru dienu to nevajag, bet man arī bieži vien jautā, Anci, tu tik daudz zini par to uzturu, vai tad tu pats kādreiz ar kādu kūciņu apēdu, es aizēju restorānā vai kādas publiskas viesības. Man nav pretenzijas apēst to kūciņu vai kādu, es nezinu, restorānu crème brûlée vai... Pina kote, protams, tas ir skaisti, tas ir garšīgi, tas ir no kvalitatīviem produktiem pagatavots, bet tas ir, cik bieži uz restorānu iet. Tad arī tas enerģijas avots būs uzņemts, tā bauda tiks sasniegta un rezultāts tiks panākts. Bet visa problēma ir regularitātē, bet es teiktu, tā ir Kāpēc tāds ir? Tāpēc, ka tas cilvēkam garšo, un tas, kas garšo, tas rada kaut kādu sava veida ieradumu, bet problēma ieradums ir viens, bet ieradums var aiziet arī atkarībā, un tas ir tas, ko es zinātnēju iekšā, kā tas produkts mums izdara tā, ka mēs viņu gribam vēl un vēl, un šeit atkal ir tas stāsts, tas mikrobioloģiskais ceļš. Es tā vienkārši izstāstīšu pavisam. Cukurs, labi, paņemsim saharozi. Principā, vienkāršais cukurs, 2 molekulas, glikoze un fruktoze, čiksto kopā, labi. Uzņemam viņu, vienkārši matemātika. Cilvēkam, piemēram, 100 grams. 100 gramus uzņemam, cilvēks atšķirībā no mūsu zarnu trakta stāvokļa, vai pamats ir tievā zarna, kur viss sadala reizinātājos, vai absorbē 95%, vai ja jau kaut kādas kuņģa zarnu trakta problēmas, runāšu vienkārši, ne terminoloģiski, tad varbūt mazāk 75%, restīvi 5 līdz 25% aizies tālāk, un viņš būs kā barības avots kaut kam citam, un tā viņš viņu ēdīs, un tas pīrāgs vairosies, un tā ir šī sasaiste no avota līdz galam. Un kas to cukuru tālāk notiek vielmaiņas procesos, tā jau cita tēma. Jā, tā. Labi, tad es saprotu, tas, kas notiek, es palieku varbūt tāds nelaimīgāks, kas notiek tālāk arī ar manu ķermeni, iekaisums vai kas var rasties teorētiski, ja liekas, tur garšo tās bulciņas nevar saņemties. Iespējams, tas var kādam kalpot kā motivācija, tās sekas, ka tu saproti, kas notiek, kas savairojas, tas, kas nav. Jā, tā cēloņa seku izprašana ir ļoti, ļoti vērtīga. Arī, ja man klinikā atnāk bērni, tad es stāstu, man patīk zīmēt. Es tev reiz zīmēju, es uzzīmēju. Mums labu baktēriju, sliktu labu ar nimbu un pasliktā ar ragiem. Un tā, kas ar ragiem, tai garšo cukurs. Labi, pieņems, viņas atrodas tur tajās zarnās, viņas ēd. Bet
tās labās, ko viņas dara, to nedaudz vēlāk, bet nās mums netik labās. Viņas apēd to cukuru labi. Tas ir viens. Pirmais viņas vairojās. Viņu īpatsvars palielinās. Un otrs, ja viņas grib ēst, viņas prasīs vairāk mums šo barības avotu sev. Jo viņas mums nevar, piemēram, apēst kaut kādas šķiedrvielas, ko tās, labās baktērijas. Un tad viņas prasa vēl, un šī ir tā prasība. Nu, kā tas vienkāršā valodā zarnās ir šūnas. Viņi pie tam šūnām piesaistās signāla molekula, un tad mums ir tāds klejotāji nervu svāgus. Cilvēkam viens no lielākajiem, svarīgākajiem nerviem, viņš gan plaušu, kā saka, inervē, jeb tur ir zariņu, un tur ir zarnām. Pat tur mums aiziet signāls uz smadzenēm. Es gribu vēl. Tas ir viens. Otrs, tas baktērijas dzīves laikā, viņas apkaro tās labās, tad labās mums paliek mazāk, jeb mūsu pašu probiotikas. Un tālāk kas ir tas, teiksim tā, manuprāt, viskaitīgākais, ka viņas sāk bojāt mūsu zarnu barjeru. Jo pa zarnu iedomāsimies vienkārši. Zarna ir 9 metrus gara truba, apmēram tā 9 metri. Bet tas ir viens šūnas slānis, restīvi viena šūnas, tā kā iedomāsimies 2 kulaciņus, ir sasaistīti kopā, un starp tiem kulaciņiem ir saites. Bet tas laukums ir milzīgi liels, tāpēc, ka tur ir 9 metri, tad tur ir bārkstiņa, un tās bārkstiņas ir mikrobārkstiņa. Un rezultātā tas laukums ir tik milzīgs kā 400 kvadrātmetri, iedomājas 2 teniskorti. Un šeit iekšā, katrs var tagad sev uzlikt rokas te tā un saprast, ko 2 tenisa korti tik daudz, un 9 metri, jo tas tiešām cilvēkiem mēdz būt pārsteigums, ka tur ir tik liels laukums un ka tur ir tik daudz dzīvības, un tad iespējams mēs varam sākt cienīt to, kas tur iekšā notiek. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā. Ar karti katru mēnesi saņems īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Kas ir šobrīd tavā praksē visbiežākās lietas, ar ko cilvēki vēršās, diskomforts vai... Un pirms tu to atbildi, vai, ja mēs esam sākuši saprotam, ok, tā zarnu sieniņa ir sabojāta, un kā vispār saprast pēc saviem simptomiem, man laikam ir kaut kas tur sabojāts. Pušās vēders, tas ir tāds viens, kaut kas metās pumpas, jo pie manis klinikā jau tā pieredze ir tāda lielāka. Domā, ka pie uzturu speciālists nāk tikai vai nu nomesties svarā, vai nu pieņemties. Man tā pieredze ir jau aizgājusi tāda plašāk, kad es strādāju, piemēram, ar autoimūnām slimībām. Tas ir tad, ja no organisma šūnas mūsu imūnās uzbruk pašam sev virsū. Tā ir tāda specialitāte. Un, protams, arī ar ilglaicīgu nogurumu. Šis arī ir īstenībā tāds faktors, kas ir varbūt daļa cēlona no šī baktērijām, jo, kā jau es teicu, tur tā sieniņa ir izjaukta, un ko tā sliktā baktērija izdara, un tas arī izskaidro daudz šīs izpausmes. Kamēr viņa dzīves laikā, viņa vairojās, viņa dalās, bet tā problēma ir tāda, ka tai baktērija tas šūna apvalks ir toksisks cilvēkam. Lipopolissaharīdi, LPS, un ka viņa aiziet bojā, tad tie drāņķi mums nonāk organismu iekšējā vidē, un aiz tās 9 metrus garās trubas atrodās mums apmēram 70-80% imūnās šūnas. Un kā domā, ko imūnā šūna dara, ka svešinieks ienāk virsū? Brūk virsū. Un kā šo uzbrukumu sauc? Neklausījos lekcijās. Iekaisums. Okay, Visi vienkārši, tas ir iekaisums. Jā. Imūnās šūnas, limfocīti dalās un brūk virsū, un iekaisums ir kā karš. Karš, kad cīnās ar to svešinieku, un tad tas svešinieks nāk vēl iekšā un vēl iekšā. Un iekaisumu vienmēr pavada oksidatīvs stress. Bet principā, ja mums ienomājams 9 metri, tur ir 70-80% imūnās šūnas, visu laiku kāds latents, jeb tāds iekšējs iekaisums, un tas var radīt nogurumu.
kamēr tas ir lokāli, tamēr tas arī var radīt visādas tādas nepatīkamas sajūtas, bet to arī var pat nejust. Cilvēks ir liels, cilvēks ir spēcīgs, vielmaiņas strādā, bet tā dziļākā problēma, kāpēc es teicu pa autoimūnām izpausmēm, ja tie toksīni, tie bakteriālie, jo tur ir ļoti labi viss apasiņots. Nonāk asinsritē, tā viņi var iziet pa visu organismu, tad sākās tādas, aizies, protams, pirmā ir akna. Akna visu kārtīgi strādā, dezintoksificē, jeb ņem uz sevi. Tā kā, spēcīga akna, tas spēcīga akna, bet tas, kas aiziet tālāk, tad var rasties kaut kādas īsti. Pirmais, kas ir biežākais uz ādas, kaut kādas pumpas uzmetās un īsti nesaprot. Bet es domāju, cilvēki arī daudz zina un arī klausīt arī, kādreiz ir kaut kas tāds apēsts vai bijis tāds kārtīgas svinības, brīvdienas, tur saldumi un vēl viss, tur kaut kas uzmetās. Tā ir tāda viena organisms, kā saka, zarnas rāda spoguls, sens teiciens, kas atbilst patiesībai. Bet, protams, ja tas ir ilglaicīgi un gadiem, piemēram, tur burbuļota dzērienu dzeršana katru dienu enerģijas pēc tam un kāds saldu un regulārs deserts pie pusdienām, tad jau tas var aiziet kaut kur citur. Un kā ir, vai tas ir atgriezinisks process, tu teiktu, vai uzreiz cilvēkam ir jāiet klīnikā ārstēties, vai viņš tomēr, kas ir pirmie punkti, kad cilvēks saprot, jā, pumpas ir man daudz, jau sen, saprotu, pūšās vēders, arī apzinās iespējams, ka tas uzturs tās izvēles, kā vidēji Eiropietim 100 gramu cukurs dienā, tad arī latvietim, saprot, es esmu viens no tiem, Kas ir tie pirmie 3 soļi, ko pašam tam cilvēkam darīt, un cik ilgi viņam apmēram vajadzēs to laiku, ko viņš var mājas apstākļos, jo reizēm cilvēki baidās no tā gastroenterologa, liekas, ko es tur iešu, kas man tur būs jādara, vai tur kas un kā, bet tu saproti, cik ilgi tu vari pats kaut ko sākt darīt, un pēc tam skatīties, ja man nepalīdz, tad es saprotu, man jāārstē nopietnāk. Pirmais ir saprast, jo parasti pie speciālisti ir tad, kad ir grūti, bet laba lieta ir dzirdēt, piemēram, mēs šeit runājam, cilvēks padzird un padomās, varbūt kaut kas nav, tas cukurs nav. Un pirmais ir padomāt, samazināt to cukuru, samazināt to, saprast, es vēdu kaut kas man nav tik labvēlīgs, uzņemt, sākt iet uz to labo, sākt dažādot, pievērsties veselīgam uzturam. Ja grūti gribas to cukuru? Tas ir tas smagākais. Tā jau ir tā izveidojusies tā atkarība, jo viens te ir, šitas ir tas viss, es teiktu, mans tāds dzīves izaicinājums, kurā es eju, šo atkarību samazināt, jo viens te ir baktērijas, otrs mums ir smadzenēs centri, kuri principā, kas ir atkarība, tas ir principā izveidojuši papildus receptori, pie kur uzņems to molekulu bumbiņu un vēl smadzenēs prasīt vēru, un tas ir divējādi iet, tas nebūs viegli, un pat ja tas ir darīts visu laiku, tad sākās, es atvainojos tautas valodā, tādu vārdu es neteikšu. Saki. Lomkas. Lomkas, medicīniski tā būtu tā abstience, un tad tu kādas dienas tev nav tas, un tev sāksies trauksme. Mm-hmm. Vai arī būs tāda papildus vēlme, un tā ir tā prasība pamazām, jo viss nevar tā čiks, viss, es noiešu protams, ir cilvēka gribas spēku, kas to saprot, kas to vizualizējies, kas ir vienkārši strādā mērķiecīgi pie tā, viņam sanāks. Es saku ļoti labs, piemēram, arī sezonālā maiņa ir, sākās vasara, kad ir augļi un dārzeņi, un ir ogas, un ir saule, un saule mums ir ļoti, ļoti svarīga, kas arī visu diktē, ne tikai mūsu organismu iekšējo ritmu, bet arī tām baktērijām ir mūsu to, teiksim tā, sirdsēdiena ritms, cirkādijas ritms, manuprāt, latviski būtu pareizi, un vairāk gaismas, un tad arī, es esmu pamanījis, kad pats sāk veselīgāk, tā kā izmanto un uz tādas vairāk saules, vairāk prieks, vairāk kustības, tad ir vieglāk no tādām, teiksim tā, nevēlām uztur režīmu nokāpt nost. Bet tad, ja tas ir cukurs, tad alkohols ir tās pašas atkarības veidojas tā kā cukuram, tā kā no alkohola. Alkoholam ir bišķiņ citi mehānismi, bet līdzīgi, bet es varu pateikt pēc tādas skalas, pat tāda cukura atkarība ir pat nedaudz smagāk. Es varu te nedaudz... Tad labāk jādzer. Rock'n'roll nocitēt nesen tāda
80. rock grupa Motley Crue un viņu, kā saka, basģitāris un dziesma autors Nikijs Six. Es nesen skatos Facebookā, kad ir cilvēks, kas strādājis, dzīvē lielas atkarības. Nezinu, sarakstījis heroīna dienas grāmatu un visu 80. rock stēlu bijis etalons tam trakajam dzīves ritmam uzrakstījis, kad ir 2 mēnešus atteicies no cukuru un vēl vienas uztura vielas, manuprāt, bija glutēns un brīnījies, cik tas ir smagi, bet cik labi jūtās, un tas tā, es tā pie sevis padomāju. Nē, ja jau Nikijs Six pasaka, tad laikam es izvēlējies pareizo arodu, jo ja jau rock'n'rolls un veselīgs uzturs iet kopā, tad jau... Vai ne? Kur mēs esam nonākuši tā, kad rokzaini saka glutēnam ne. Labi, tad pirmā lieta, ko darīt, ir izvairīties no tiem produktiem. Šeit tā kā konkrēti vienkārši, kur ir augsts pievienotais cukurs. Pareizi? Kas ir otrā lieta, ko es varu darīt, piemēram? Tu kustību jau ievirzīji iespējams, vai kas būtu tāds otrais, ka tu teiktu cilvēkam, vai kāds produkts, ko viņam, piemēram, mēst. Jo cilvēkiem vienmēr patīk. Tādas 3 lietas, ko es sāku darīt, vai īstenībā var jau sākt ar vienu, būtu vispareizāk, bet mums gribas daudz. Parasti noņemt nost, tas vienmēr ir svarīgi, smagāk, es teiktu, svarīgāk, ko pielikt klāt. Krāsas, šis man skaistākais un mīļākais teiciens, krāsas, varavīgs, lai tas uzsura šķīvis, esi mākslinieks, no katra pa bišķiņa. Man tagad jaunais tops ir labs draugs, kas nodarbojas ar bioloģisko zemniecību, parādīja violeto kartupeli bio, bet jo šķīvī vairāk krāsas, jo vairāk būs tādi labas lietas gan mums kā cilvēkam, gan baktērijiem, jo katru krāsu tā baktērija apēdis. Un kur būs krāsas, tie augļi, dārzeņi, sakņaugi, salāti, zaļumi, dažādība. Tur arī būs tām baktērijiem, jo tur būs šķiedrvielas. Šķiedrvielas mums ir ļoti vērtīgas, un, ja palasa pētījumus, lielai daļai cilvēku ir šķiedrvielu deficīts. Kas ir šķiedrviela? Šķiedrviela vienkāršā valodā ir mums cilvēkam nesagramojams ogļhidrāts. Ja cukurs ir sagramojams, piemēram, no kartupeļa, kā es stāstu pacientiem un klientiem, visforšākais piemērs ir, lai saprastu, kas šķiedrviela kartupels. Kartupels satur cieti. Mēs uzvāram kartupeli cieti, gara glikozes ķēdīti. Forši. Mēs viņu sagramosim pamazām. Un, piemēram, griķi, rīsi, kvinoja, šās, piedevs pie otrā ēdiena saturēs cieti kaut kādā veidā ogļhidrāts. Bet, ja mēs paņemsim to kartupeli un atdzesēsim, interesanti notiek, ka tā cieta pārvēršas par rezistento cieti. Un tā būs šķiedrviela. Tā būs šķīstoša šķiedrviela. Maizītē, piemēram, ir arī šķiedrvielas, rīsos ir šķiedrvielas. Tas ir mums nesagramojama ogļhidrāti. Šķiedrvielas iedalās šķīstošās, tās baktērijas apēdīs, un nešķīstošās, kuras neapēdīs ne baktērijas, ne mēs pats kā cilvēks. Tā mums kā zarnu birsta nostrādās. Mm-hmm. Labi, tad mēs varam palikt pie 2, ka tas ir viens, mēs samazinām pievienot cukuru un mēs pievienojam krāsas. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemonžim, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemonžim. Grupu treniņi, 8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk par pārējo parūpējas Lemonžims. Kas vispār, Ants, ir noticis ar cilvēku uzturu? Pēdējo, mēs pat neņemsim, ir tas pieņēmus 30, 50 gadu laikā, bet kas ir noticis ar cilvēku uzturu pēdējo 10 gadu laikā? Un lūdzu pieminam arī bērnus, kas notiek ar bērnu uzturu. Un varbūt tu vari būt tas slikto ziņu nesējs un pateikt par to statistiku, kas notiek ar bērniem un aptaukošanos un bērnu veselību. Es jau atkal viss noreducēsies uz vienkāršu ogļhidrātu īpatsvaru. Protams, augstu rafinētu pārtiku labi pārstrādāts uzturs, kas viegli sagramojās. Tur principā būs cukurs. Labi, tur arī var būt dažādas pārtikas piedevas, tur emulgātori. Ja tur nebūs cukurs, tur arī var būt saldinātājs. Tur var būt palielināts piesātināto tauku saturs, bet ne visi piesātinātie tauki mums ir neveselīgi, to es arī saku, tur piemēram no biespiena, no krējuma, no sviestiņa, tur būs mums labi, bet tur arī var būt transtauskāvis. Un principā vienkārši sagramojams ēdiens, bet pamat problēma palielināts ogļhidrāts saturs uz vienkāršo cukuru rēķina,
kas liek tam bērnam prasīt vēl. Es gribu vēl. Labi, pabaros sliktās baktērijas, aizies tur. Bet kas ar šiem ogļhidrātiem notiek mūsu organismā? Ja viņi ir par daudz, vienkārši padomāsim, glikoze, pamatelements, cukurs. Ok, labi, viņš mums sagramojās, absorbējās, nonāks asinsritē. Viņš mums pacels cukuru līmeni augšā, bet glikozes pamatfunkcija nokļūt šūnā kā enerģijas avotam. Ja viņš nokļūst šūnās, tad visi baigi forši, tā šūnās enerģija. Bet ja šī glikozīte ir pat daudz, un ja tas jaunais cilvēciņš vai pieaugušais cilvēks vai seniors to visu nepatērē fiziskām aktivitātēm un savu pamatvielmaiņu, tas aizies uz aknu, un aknā cukurs pārvērtīsies pat taukiem, un tie tauki uzkrāsies mūsu tauku šūnās un pieaugs. Un tas ir, un ja es paskatos veikalu plauktos, un es paskatos arī to statistiku, un man ir bail arī, ka mēs neesam tomēr nekāda Amerika, mēs neesam nekāda rietumu diētas izgudrotāji un kā saka, karogneši. Mēs esam ziemeļvalsts nosacīti, bet mums tepat arī ir vidusjūra. Mums vajag vairāk uz tā nordiku un meditērien pāriet uz to, nevis ievērot to rietumu diētu ar augst rafinētiem produktiem, kas gan rada atkarību, gan palielina to svaru tam cilvēciņam. Nav labi. Un pieņemsim, bērnam ir 10 gadi, liekais svars, pieņemsim 9 gadus, jo tāds katrs ceturtais jau tāds Latvijas bērns ir ar lieko svaru pēc tām statistikām. Vai viņa mūža ilgums ir īsāks? Tad, ja viņam šādi ir tā tendence, ir jau liekas svars un tā tendence neplāno mainīties? Es teiktu, 10 gados tas viss ir maināms, jo bērniem ir ļoti ātra vielmaiņa. Es teiktu, bet ja viņš nemaina? Ja nemaina, tad, protams, dzīves kvalitāte, ilgums un gan akūtu, gan hronisku slimību iespējamības risks pieaugs. Līdz ar to tas jau būtu jārisina pašās saknēs, ja mēs atrodam ja mēs redzam to cilvēciņu jauno, kas ir pieņēmies svarā, tas ir jārisina, jo tā ir slimība. Cilvēki nesaprot, ka tā ir slimība. Aptaukošanās ir slimība, un tā ir jārisina pašā saknē, un jāaiziet, un ja domā, ka bērnam tas komforta avots būs tas saldums, ko iedot, ja nē, viņš niķosies, tas saldums ir radījis atkarību. Tas ir, es atvainojos, es pateikšu tā nedaudz skarbāk, ja es redzu, kad bērniņš, kam ir tas liekais svars, un tas vecāks viņam nopērk to šokolādes batoniņu un iedod, es atvainojos, tikpat labi ar cigareti iedot. Jā. To arī, man, piemēram, es gan cenšos iejūtīgi arī kā mamma pret mamām, bet viņš man lūdzās, viņš man prasa, ka ja viņš lūgsies cigareti, tu viņam arī iedos to cigareti. Tas ir ļoti labs, ļoti labs. Tāpēc, protams, viss ar mēru, viss balansējas, jo es tur histēriskā māte, kurai kaut gan dažreiz man varētu izskatīties, ka es esmu histēriskā māte, kur saka, viņš jau vienu saldējumu šodien apēda, tāpēc nebūs. Vienalga, kad draugi ēd, viņš var raudāt stūrī, bet viņš jau saprot ar laiku, un tad arī var tās izvēles izdarīt. Jā, tas ir, liekas, it kā skarbi, negribās nevienu nosodīt tiem jauniem vecākiem. Tā jau grūti iet, tomēr mēs jau esam atbildīgs par to, ko mēs tur esam radījis. Anci, kā ir ar, tu minēji aptaukošanās, kā slimība, cilvēki bieži mēģina norakstīt to uz gēniem, piemēram, tas jau mans gēns, cik daudz tas ir gēns, cik daudz tas ir epigēns, ko mēs esam vairāk iespējams sev aktivizējuši, un ja tev liekas kādā brīdī, ka tu esi tādā iesprūdis, tev šķiet, nekas man nenotiek, tad vai tas tiešām ir gēns, vai tomēr kaut kādas var atrast tās lietas, kas tajā uzturā, un ikdienas iespējams paradamos ir tās, kas to ietekmē. Protams, ģenētika ir viens, un ģenētika mums aiziet epiģenētika. Mikrobioms ar to epiģenētiku ietekmē, bet, protams, jā, es arī redzu, ja būs tas vecāks apaļīgs, tad tam bērnam nevis piedzimt apaļīgam, bet dzīves laikā kļūt apaļīgam būs, teiksim tā, ātrāk nekā kādam, kam ir, piemēram, vecāki sportisti. Jā, tas ir, bet otrs, gēnus mēs mainīt nevaram. Tas ir, diemžēl, kā tas ir iekalts, kā Dieviņš ir devis, tā tas paliek. Bet to epiģenētiku,
to mēs gan varam dzīves laikā izmainīt, gan ar pareizām uzturu izvēlēm, katru dienu, jo visu laiku tur mainās. Gan otrs ir tava specialitāte, fiziskas aktivitātes, un trešais jau arī ir mikrobioms. Tie ir tādas trīs pozīcijas, kas to visu var izmainīt. Un pareizi to triādi izmantojot, var mainīt. Var mainīt, un, protams, ceturtais, kas nav taustāms, kas ir šeit, ir garīgais, mentāli. Kā mēs iemācam, kā uztver, un, protams, pašam cilvēkam jābūt motivācija to darīt. 3 fiziski, 1 garīgs, viss tur aizies. Jā, un tad, piemēram, cilvēks saprot, ka es ļoti esmu, kas ir tavā praksē, tas biežākais, ka cilvēks ir it kā ļoti esmu centies, nekas nesanāk, tad tas nav priekš manis. Kas ir tie pirmie soļi, kurus tu iesaki cilvēkam spērt, lai, ja mēs runājam tieši par veselības uzlabošanu un pašu svara samazināšanu klišejisko? Šādos gadījumos es pateikšu, es noskaidroju, man kā klīniskam uzturu speciālistam tā konsultācija ir no stundas līdz stundai 30. Pusstundu tu sīki noskaidro par cilvēku anamnēzi. Gan tie ēšanas paradumi, gan slimības vēsture, gan kādas tur zāles ir lietotas, gan tas. Bet par to ēšanu es noskaidroju. Vai ir būts pie uzturu speciālisti, vai šīs informācijas ir iegūtas internetā, vai tas ir atvainojos populāri mēdījos, kur uzklikšķina, klik, un jaunā sensācija tur ēdot tur zemenes būs tev rezultāts X, Y un Z. Noskaidrojam, bilde ir uzbūvēta. Tālāk ir rekomendācija pozīcija. Citreiz pat tās bieži vien var būt darīts, viss ir pareizi, bet cilvēks ir kaut kādā deficītā bijis. Liels deficīts mūsu republikā un visā šī apgabalā, gan Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Norvēģija, Somijā ir, protams, mums tā saulīte nav tāda D-vitamīna deficīts, jo, piemēram, tu vari ievērot tādu, teiksim tā pragmatiski zemas kalorāžas uzturu, kad vienkārši samazināts bieži vien kalorijas, bet cilvēks tur nepadomā nedaudz sīkāk, kas par visām tām uzturvielām. Un kaut kādā brīdī strādā, bieži vien tā strādāšana ir vienkārši uz ūdens zud, un pēkšņi tā viss apstājās. Bet ja tev tāda pamata vielmaiņa, un dziļāk tāda procesa nestrādā, tad tur viss var apstāties. Un D-vitamīns ir viens no tādiem vadošajiem, es teiktu, pat vissvarīgākais mūsu gan vitamīns, gan hormons, pat savā ziņā, kā endokrinologi to sauc, kas to regulē. Tad tas, ko tu saki, ka arī kaloriju deficītā var turēties liekais svars un nezust liekais svars? Jā, jo ja tas ir apzināti, fizioloģiskā kalorija deficītā, ja tas būs mežā, tad, protams, tas svars ies nost, bet šeit... Apēdu bulciņu, teorētiski 300 kalorijas, vajadzētu būt, ka man nāk nost svars, vai ne? Tas tā nestrādās, jo nevienu dienu nebūs tik tā viena bulciņa, jo tas uzturs tur vienmēr kaut kas cits pielasīsies klāt, un lai arī cilvēks pat varbūt pieraksta, tad būs. Un vai arī otrs variants noies nost, un būs vienkārši rebound efekts, jo tu nevari tā kalna vienkārši tā čiks nokrist, un viss būs baigi forši. Viss ir tādā mērenībā, tā vielmaiņa, tie dziļie procesi, pat tas mikrobioms, viņš jau tur arī protestēs. Es pēkšņi nedabūju ēst. Ko tu te dari man? Tikai cukuru ēdu. Jā, zini, baigi forši, zini, tur, bet nebūs. Jā. Labi, Anci, glutēns. Kas notiek ar glutēnu? Es zinu, mums ir daudz arī diskusijas ar tevi, un cilvēkiem nepatīk, kas saka, to krosānu, tiešām nevarēs to krosānu. Varu ātri savā personīgajā pieredzē arī teikt, jo tu esi tāds, tu pateiksi, ko tu saki par glutēnu, bet gan es, gan arī mans vīrs jau pilnībā no tā glutēna atteicies. Viens ir, viņš jūtas labāk viņa gremošanas sistēma, otrs viņš saka, korsete tāda labāka. Un man tieši tāpat, es neēdu viņu varbūt ļoti daudz ikdienā, bet tāpat, kad tur ienāk, pieņemsim, tas pats kaut kāds croissants vai, piemēram, Neapoles piciņa,
Jā, tad tu kādā brīdī saproti, nu jā, nav tā korsita tāda, kā man gribētos, kaut kāds tāds varbūt tu saproti, tā seja vairs nav tāda, tur kāda pumpa izmetās, un tad tu tā uzliec tam svara kausiem, bet teorētiski, nu ko, nu var bišķi pumpām pastaigāt. Labi, par glutēnu, jā, šis ir man tāds, es pateikšu vienkārši, tas grauds vairs nav tāds, kāds viņš bija mērnieku laikos, ir 100 vairāk gadi pagājuši. Ir selekcionēts, un tas ir olbaltums. Vienkārši tas ir olbaltums. Olbaltums, kas, jo, ja mēs paskatāmies, diemžēl tā rietuma diēta, nu visur, iestas glutēna saturošais produkts, vai tā ir bulciņa, vai tas ir burgera maizīte, vai tas ir hotdogs, vai tas ir visa šī ātri sakombinētā produkcija. Tur būs gan glutēns, tur būs gan cukurs. Pirmkārt, viņi abi iet roku rokā, bet tīri tā, fizioloģiski. Cilvēkam tas ir olbaltums. Ok, labi apēdam, mēs viņus sagramojam, bet tas atkal tā problēma, ja mēs viņu nesagramojam 100%, tas ir lielmolekulārs olbaltums, ko cilvēks, 50-60% tievajās zarnās sadalīs līdz peptīdiem un tad pēc tam līdz aminoskābēm. Tā ir tā viena pozīcija, tālāk viņš aizies, uz to resno zarnu. Un šī ir tā mana teorija, bet arī zinātnē par to daudz mēdz rakstīt. Šis ir lielmolekulārs savienojums. Un ja mums ir caurlaidīgs zarnas sindroms, ja tur baktērijas jau ir atstājuši savus toksīnus un tās imūnās šūnas tur strādā, ja viņš nonāks organismu iekšējā vidē, viņš principā piemetīs malku šim ugunskuram, viņš nosrādās kā toksīns. Bet ja gramošanas trakts, bet tas lielākoties notiek, ja tas katru dienu tiek nemitīgi uzņemts. Maize, tur, burgeris, vienkārši tāds rietumdiētas standarts. Ja mēs paskatāmies amerikāņu pizza, burgeris, hotdogs. Lielākoties rietumdiētā katru dienu. Un tad arī tas toksīns principā piemetīs to malku šim mūsu iekšējam iekaisumam. Par to korseti pats jau tas olbaltums vispār neietekmēs to korseti, jo tas olbaltumvielu avots, viņš iet lielākoties ar tiem vienkāršiem ūgļhidrātiem kopā un tie pārstrādāsies par taukiem. Un tas ir tas, kas ies. Bet, protams, ja cilvēkam patīk, es nesaku, ka tas ir pilnībā jāspitalizē un jāizslēdz. Mēru! Kas ir mērs, pieņemsim, ja mēs skatāmies 4 reizes nedēļā būs ok, pieņemsim, vai? Es domāju, atkarībā, ja tas ir, ja tā ir tur kvalitatīva itāļu pasta, vai tā ir mana mīļā skābmaize, kas ir nofermentēta. To jau var, tādu skābmaizes atļaut 4 reizes nedēļā. Jau atceros interviju, cilvēki jau arī bija tieši šis jautājums, bet lai tas nav katru dienu, lai tas ir kvalitatīvs avots. Un atceramies, mums taču ir daudzi citi brīnišķīgi graudaugu avoti, kas nesaturēs šo lipekļu. Griķi, kas mums vēl ir? Grūbas, kvinoja, mums ir sorgo, prosa. Es jau zinu. Vēl ir eksotiskāku. Tef. Nezināju tā. Tef mums arī ir tagad Latvijas platumgrādos pieejams, bet mani top ir griķi, kvinoja, rīsi. Un principā no šī graudauga arī var, griķu maizīti mēs varam uzcept un mēs varam to īpatsvaru darīt. Un ja es skatos uz šo pozīciju kā ogļhidrātā avotu, kā piedevu, restīvi. Mēs daudz esam noteikti redzējuši šķīvu principu. Tā ir tā dzeltenā pozīcija. Ja mēs dažādosim, tā man nav pretenzijas pret putrājumu putru, piemēram, nezinu, ik pa laikam kaut vai, ja reiz nedēļā būs tā putrājuma putra, kas jau ir saliktāks avots, man jau tas patīk. Ja būs tā skābmaize, man tas patīk, bet, es esmu šeit kritisks, bet cilvēkiem ir grūti to saprast, jo tas ir kaut kas tik pierasts, tik plaši pieejams, un tā kaut kādas izmaiņas veikt nav tik viegli. Kāpēc, Ansi, tev rūp, lai cilvēki būtu veselāki?
Tāpēc, ka es uzskatu, ka mans tāds, kāpēc ir jācieš? Es esmu redzējis un piedzīvojis gan klīnikā, gan jau tomēr tā, nezinu, jau tūlīt būs, manuprāt, 10 gadi tās vainas, tās sāpes, ko tas neveselīgais uzturs ir piedzīvojis gan pašam cilvēciņam, gan viņu radiniekam, un otra pozīcija, kamēr vēl spēka gados to var mainīt, bet tā otra pozīcija, kas man ļoti sāpina sirdi, ir seniori, kas visu dzīvi pieraduši pie kaut kā, kur varbūt arī nevar domā, ka nevar atļauties to veselīgo, jo visu laiku tā ir bijis, un tad tās veselības problēmas rodās. Es uzskatu, ka to nevajag. Cilvēkam ir jādzīvo spēcīgam, jābūt ir veselam, jābūt ir zināšanām tās pielietot, un tad arī tā dzīve, manuprāt, ir pilnvērtīga. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāra grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai. Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Kā tev liekas, vai ārsti mēdz kļūdīties? Jebkurš mēdz kļūdīties, protams. Kolēģi ir ļoti lieli malači savās nozarēs, es saucu nozoloģijās, bet bet medicīna mainās no tādas klasiskās vairāk uz tādu preventatīvu un holistisku, jo tas mērķis nav nevis aiziet, es uzskatu, aiziet pie ārsta, ka tu esi slims, bet jau aiziet, lai nebūtu slims, un tas uz to pozīciju jāiet, jo kolēģi dara tiešām to labāko, ko viņi ir iemācījušies, izraksta tos medikamentus, veic to diagnozu un dod to rekomendāciju, kādu viņi ir iemācījušies, bet nokļūdīties katrs var. Bet mana tā rekomendācija, kādi kolēģi skatās, jāmācās pat uztur, jāizglītojās. Tāpēc tagad jau arī kursi ir, un es pats arī uzstājos, piemēram, Latvijas ārstu biedrībā, esmu tagad 2 reizes lasījis par mikrobiomu, un noteikti arī pa uzturu lasīšu un dalīšos ar tām jo visi tajās zināšanās, jo bieži vien, ja pielieto pats uz sevi, tad arī uz to pacientu tās zināšanas nodot ir vērtīgāk. Lai pie izraksta nav tikai tāds tik, jādara A, B un C, un aptiekā jānopērk zāle X, bet kaut vai bukletiņš vai izrakstīņš, ko darīt, vai pat to šķīvja, bet kolēģi to dara, ir tur dašs, lai samazinātu asins spiedienu, un es uzskatu, tas ieviešās, un tas uzturs un medicīna jau sajiet kopā, un arī, protams, jau 5 gadus lasot ārstiem, un es katru gadu pajautāju, kāpēc jūs izvēlējāties šo priekšmetu, un pie viena no pēdējām praktikal darbiem jautā, kā jums tas, piemēram, izpētīt kādu tēmu, kas interesē, vai kādu bioloģiski aktīvu vielu, kas var palīdzēt, un kā tas ietekmēs cilvēku veselību, un kā tas palīdzēs jums kā nākotnes ārstam savā praksē, un uzdot šos jautājumus. Ja jau tas speciālists savos studiju gados ir uzdevis jautājumu, vai pa bioloģiski aktīvu vielu, vai pa konkrētu diētas režīmu, kā tas var palīdzēt viņiem kā ārstiem izdarīt savu darbu labāk, tad tas rezultāts, es uzskatu, būs brīnišķīgs. Jā, forši, ka tu esi tajā medicīnas pasaulē arī iekšā un izglīto un palīdzi, lai tas būtu tāds multidisciplināra pieeja ārstēšanā. Ko tu, Anci, kā uzturā zinātnieks, speciālists un tiešām tajā iekšā ar pa visiem 100, ko tu saproti, ka tu katru dienu tiešām nēstu, nekad nevarētu, ka tu saproti, es šo ēdu katru dienu? Es kādreiz atceros studiju gadus, un tad tā domāšana vēl nebija tā nostiprinājusies. Bija tas
klasiskais enerģijas modelis, kalorijas, un tad es domāju, tad nedzeršu to parasto kolu, dzeršu to dietisko saldinātu. Bija samērā daudz saldinātāji, arī atceros kaut kāds sporta uzturs. Bez tā cukurs nav labs, bet ar tie saldi. Es saprotu to, ka tie saldinātāji, īsnībā, tie pat varbūt, ja man jādod ir izvēle, parastais melnais burbuļdzēriens vai bez kaloriju, tad labāk dzert to parasto, es atvainojos. Un par šo tas ir viens. Es nelietotu vairāk saldinātos dzērienus, bezcukuru saldinātos dzērienus bez kaloriju tik bieži. Un cits jau tāds, es vairāk piedomātu pie tās dažādības, jo bieži vien arī, kad nebija laika, tad tas hotdogs un kāds burgers un viss, un vēl, kad atnāca tie kebabi, tas tikko uzsākot studēt, atceros, vidusskolā bija feina 6-paka, un tad bija tāds studiju gadi, studēju to 2000 pirms uztura, un man tās zināšanas bišķi padzīnātāks, jo pirms uztura es vēl studēju medicīnu no 2007. Līdz 2010. Un tad kaut kādā brīdī tā 6-paka pazuda. Tagad es tā retrospektīvi skatos apakaļ, un bija tie kebabi, un vēl viena lieta, kas bija, bet ko es dzēru un domāju, ka tas ir veselīgi, ir parastās sulas, Bet, ja tu padomā, cik tur daudz tajā enerģija ir tajā litra pudelē, vai tā ir multivitamīna, vai tā ir apelsīnu, vēl, nektārs arī reizēm gaida, tad es saprotu nedaudz to retrospekciju, kur man tā 6-paka pazuda. Jā, var viegli atrast. Labi, un noslēgumā iedod lūdzu tādus 3 produktus, ko cilvēkam ēst regulāri un pat īstenībā pat varētu katru dienu, ka tu skaidri zini, ka tad viņš parūpējas par to savu dārnu mikrobiomu, baktērijas ir laimīgas, tās nevēlamās baktērijas, tās tur snauž, un tad arī sūta signālus smadzenēm, viss priecīgs, un principā tu rūpējies par savu veselību ilgtermiņā, caur ēdienu. Tātad 3 produkti, 2024. Mēs esam latvieši, un mums ir ļoti forši fermentēti dzērieni. Sāku numur 1 ir kefīrs, bet arī var būt paniņas un raženkā šie fermentētais piena produkts. Tas man ļoti patīk. Mums Latvijā viņš ir brīnišķīgs. Otrs, ko es ieteikšu, ir krāsainais salātu maisījums, kas ir pieejams lielveikalos, jo vienkārši paņemam tos salātus, kas ir krāsaini, sakombinējam, uzliekam uz tā šķīvīša klāt, lai kaut ko uztaisam, cenšamies dažādot, lai tas būtu. Tas arī ir vērtīgs. Un 3, ko es iesaku, ir kārtīga, laba, nerafinēta olīveļa. Tāda, kas viegli kož kaklā, kas paskatāmies, pameklējam vai internetā, vai aizējam uz kādu tādu bišķi ņiprāko veikalu, un tādas iekļaušana ikdienā mums ļoti daudz var palīdzēt. Jā, tā principā būtu, kefīrs, fermentētie piena produkti, krāsainais salātu maisījums un nerafinēta olīveļa. Top 3 produkti. Jā. Redz, kā to mēs varam, man liekas, katrs bezmazliet izdarīt. Tātad kopsavilkumā mazinām pievienotā cukura daudzumu, ieliekam fermentētus piena produktus, dārziņus, maksimāli krāsainus un labos taukus no olīveļas, vai ne? Tas tāds, un atceramies par kustību, tai arī noteikti. Protams. Un galvenais ir tā apzinātība par to, ka nav jau tā kā zvaigznēs ierakstīts gluži, tas, kas ar mani notiks, vai man tur tas svars būs klāt, tur, kur vecmāmiņa, piemēram, tur vecvecmāmiņa visām liekais svars, cukuru diabetes, man tad arī būs nedomāt, ka viss kaut kā notiek, kā tur būs liktenis lēmis, bet ka tu pats reāli vari ietekmēt un diezgan tādām vienkāršām darbībām ikdienā, ne tikai savu to fizisko veselību, bet reāli arī mentālo veselību. Man liekas, tas dod tādu lielu cerību un arī to ne tikai pieaugušiem cilvēkiem, bet arī jauniešiem un bērniem, kas arvien vairāk saskarās ar tām mentālajām problēmām, un tam ir diezgan liela tā likumsakarība, jo ko mēs redzam, kas viņiem ir tajos bērnu laukumos vai ārā, ka jaunieši ir, vai vispār jaunieši nav jau tā, ka es tā kā tāds tur špions stāv un skatos, ko viņi pērk, bet tu nevari nepamanīt tos produktus, ko tie jaunieši nopērk, un skaidrs, kas notiek ar viņu uzmanību, kas notiek ar viņu
viņa koncentrēšanos vispārējo, tāpēc tā ir cerība, ka tu pats vari kontrolēt, jo Hipokrats teica, citēsim, man ir savādāk, ja tu teici, nemaz nevar, ka ēd ēdienu kā zāles vai ēdīsi zāles kā ēdienu. Pareizi. Ja mēs varam izmainīt ar tik vienkāršu lietu, ko mēs ēdam, to, kā mēs dzīvosim, tas pat izklausās tik forši, jo ēst ir forši. Superīgi. Vai ne? Tāpēc... Superīgi. Tas ir brīnišķīgi, un tas gala vārds, ko es arī pasaku, jā, par tām baktērijām stāstīju, atceramies. Mums ir mūsu probiotikas, mūsu dzīvās baktērijas, un dosim viņām prebiotikas, barību mūsu probiotikām. Un kad šī saiknīte būs, tad viņas būs pēdušas. Un saprotam, kas lācītim ir vēderā, tad arī būsim priecīgi. Jā, happy gut, happy life. Laimīgs zarnas, laimīga dzīve. Anci, paldies, ka tu atradi savā aizņemtajā ikdienā laiku. Tas, ko tu dari, ir ļoti liela vērtība, un tas tikai palielinās arvien vairāk un vairāk. Tāpēc forši, ka tu esi arī ar mieru iet un runāt un vienkāršā valodā stāstīt, tāpēc, ka tu esi pasaule ir labāka vieta, pasaule ir veselīgāka vieta, un mums ir liels lepnums prieks, ka tu esi tieši šeit Latvijā, Latvietis. Anci, es tev uzdāvināšu arī šo fermentēto dzērienu. Jā, ko tu vispār par to domā? Jā, mazliet tur ir arī saldinātājs. Garšo man šis jau par Rūdijas kombuču pasaku labus vārdus. Viņi malači taisa un šitādu var iekļaut un alternatīvu standartu burbuļotajiem dzērienam un arī bērniem ir labi, jo kā tāds foršs, feins, garšīgs padzēriens, kas mums kā saka, nepabaros tās sliktās baktērijas. Jā, super, forši. Paldies tev! Paldies, Madara, ka uzaicināji!